visiem kopā. Ir labi, ka esam izturējuši līdz 6. nodarbībai. Es domāju, ka tie varonīgākie ir izturējuši. Jā, ir. Tā kā apsveicība. Šodien būs tāda jauka tēma. Mēs runāsim par labu seksu. Izklausās ļoti. Vai ne? Ko mācītājs var teikt par seksu? Manā šodien es biju Rīgas domē un teicu, jums šovakar tā lekcija būs. Tas būtu žēl, ka es netieku. Jā, tad, kad mēs vadījām šo kursu, Ventspilī speciāli Kurzzemes televīzija ieradās tieši uz šo nodarbību. Es ceru, ka šovakar ieradīsies kāds LNT pārstāvis vai... Pēc tam bija ļoti labas diskusijas, kad mācītājs runā par tādu. Bet, lai kāds arī būtu, tiešām mēģināsim tā, kā teikt, solīt uz solītiem iziet cauri tādām pamat lietām. Pirmkārt, jau arī laužot mazliet kaut kādus stereotipus par seksu kā tādu, ne? Un arī skatīties, kā mēs varam tomēr uzdrošināties runāt arī pāris savā starpā par tām arī seksuālajām vajadzībām un to intimitāti, ka bez kuras vienkārši pāris vienkārši nevar palikt kopā. Kā man vienreiz teica, izrādās, ka seks ir saistīts arī ar miskastēm un vēl visādiem praktiskiem darbiem. Jā, un kā vēl kadreiz, kad nebija cits grāmatas, kad vienīgā grāmata par to jautājumu bija Zālīša grāmata mīlestības vārdā, tad arī dakteris Zālītis teica, ka piemēram, sievietēm dzīvumākts ilgs 24 stundas dienaktī, un tad es tā kā 11 gadu tāds zēns lasīju, un domāju, ko tas nozīmē, kā tas tā var būt, pa ko ir stāsts. Bet tagad pašam esot vīra kārtā, un tā tiešām tā tas ir. Ja es no rīta būšu jau nosaucis par stulbu veceni, tad es nevaru gaidīt, ka vakarā būs baigi labais seks, jo tas tomēr ir ļoti saistīts, vai ne? Labi, bet par to mēs tā soli pa solītim un tā. Es gribētu, ka tagad jūs vēl kā pāris varētu savā starpā veltīt laiku viens otram mazliet tā pastāstot, ko jūs atceraties no pagājušās reizes, kad mēs runājam tieši par attiecībām ar vecākiem un ko jūs paņemat līdzi no savām pieredzēm, no bērnības, no jaunības, varbūt no tā, ko jūs redzējāt pie saviem vecākiem. Kas no pagājušās reizes jums likās tāds vērtīgs un tāds palīdzošs? Tā kā vēl tiek tāds 3 minūtes tā savstarpēji vēl parunājot un atsvaidzinot to, par ko. Jā, tie, kas nebijāt, jūs varat pašķirstīt, tad tā bija šajās grāmatās 5. tēma. Jūs varat mazliet pašķirstīt un paskatīties arī par to, par ko pagājušajā reiz bija šī nodarbība. Tā kā, lai ir tāds 3 minūtes šim jautājumam. Jā, es ceru, ka jums izdevās arī mazliet atsaukt atmiņā to, ko jau esat runājuši. Bet tagad es gribētu pastāstīt par tādu vienu gadījumu, kas bija par tādu ļoti slavenu vīru, par Nilu Armstrongu. Tas bija tieši tajā gadā, kad es piedzimu. Tas tāds interesants stāsts. Viņš bija kosmosa kuģa Apollo 11. kapteinis. Viņš bija pirmais cilvēks, kurš vispār pasaulē spēra kāju uz mēnesi. Un tas bija, es domāju, liels, tāds, es zinu, ka mūsu bērni vienmēr sapņo, ka viņi varētu pa mēnesi pastaigāties, kā tas izskatās. Un tas bija, protams, pārraidīts miljoniem cilvēku visā pasaulē, un visi to skatījās, un visi par to ļoti priecājās. Bet tad bija tāds, kad tas tika filmēts, tad īsi pirms tā brīža, kad viņš iekāp šai kosmosa kuģī, viņš izteica tādu ļoti dīvainu frāzi. Viņš teica, vēlu veiksmi, Gorska kungs. Un tad jau, protams, tur visi NASA tie darbinieki un vēl visi citi žurnālisti domāja, visiem tas bija ļoti tā aktuāli, ko viņš ar to ir gribējis pateikt. Tad jau domāju, ka tas varbūt ir kaut kāds kolēģis, tur Padomju Savienības, kas var uz mēnesi. Konkurents kāds no Padomju Savienības. Varbūt vēl kaut kāds jau. Tad, protams, jau visi tādu izmeklējās, tad tādu Gorska kungu nekur neatrada. Un tad
Un tā, ka viņš jau bija atpakaļ atgriezies viņā, žurnālisti laiku pa laikam uzdev šo jautājumu, kas tas ko tu ar to domāji, kas tas tā bija domāts? Viņš vienmēr tā Miklēni smaidīja. Viņš tā vienmēr smaida tā. Nekad neatbildēja. Nu, tad bija pagājuši jau vairāk gadi, tātad 1995. gadā, tātad pēc 26 gadiem Floridā, arī viņam bija kāda intervija, un viņam žurnālists arī atkal uzdeva to pašu jautājumu, kā tur ar to Gorska kungu ir, kas ar to bija domāts? Un šoreiz Armstrongs pilnīgi nevilcinoties sāka stāstīt, jo, kā viņš teica, Gorska kungs ir miris, es varu tagad to droši teikt. Un tā viņš sāka teikt, tad, kad viņš bija vēl mazs zēns, 1938. gadā, viņi ar savu kaimiņu puiku kopā spēlēja bumbu. Un bumbu ielidoja cita kaimiņa pagalmā. Un nokrita pie guļamistabas loga. Un tad, kad viņš bija ielīdis tā otra kaimiņa dārzā un pielavījies, lai pa to bumbu dabūtu, pēkšņi viņš bija sadzirdējis, ka Gorska kungs, kas dzīvoja tajā mājā, savai sievai kliedza: seksu? Tu gribi seksu? Tu dabūsi seksu, kad kaimiņu puika pastaigāsies pa mēnesi. Un, tā. Es ceru, ka mums ar šo labo seksu varētu iet mazliet labāk, kā Gorska kungam ar kundzi. Un tāpēc mēs šodien varētu veltīt vairāk tam laika, lai tiešām mēs varam domāt par to tādā tiešām celsmīgā veidā. Jā, ir jau cilvēki, kurš saka, ka viņam neesmu bijis tāds kaimiņš, bet Jā, lai kāds arī būtu, bet fakts ir tāds, ka mēs zinām tiešām, ka arī mūsdienās, lai gan tiešām visur ir piesātināti visādiem rakstiem. Pilnībā nevar atvērt nevienu žurnālu, kur nebūtu kaut kas par šo tēmu. Jā, man vienmēr ļoti uzjautrina, es vienreiz man bija uzklārnē vajadzīgas detaļas, un kad es esmu bijuši tajā veikalā, tur tāda ļoti skaista, gandrīz plika, pie zāģa mežā, Jā, vai motociklā, tas tā viss tā ir, jā. Bet šodien mēs pieredzam to, ka visur, kur vien paskaties, ir tā, ka šī seksualitāte tiek visur tā akcentēta un pat filmās un tajā aizies pat līdz pornogrāfijai, kas jau ir tāds klaišs un tāds cik atvailināts var būt. Skaitās jau, ka nav laba filma, ja tur nav kaut kas. Un tai pašā laikā, lai tas nebūtu cik paradoxāli, lai gan daudz par to runā un daudz to rāda, bet aizvien mazāk un mazāk mūsdienu sabiedrībā ir tādas ilgtermiņa attiecības. Tādas labas seksuālas attiecības ilgtermiņā. Ja? Varētu likties, tagad visi tik gudri, visi tā māk, kur tik vien palasa, tur tā māca un šitā māca un vēl tur tā un tā. Cilvēki ir tik šausmīgi izglītoti visā tajā jautājumā, bet tajā pašā laikā aizvien tālāk un tālāk viens no otra attālinās un nav Latvija arī ir pirmā vietā Eiropā, jūs zināt ar ko ļoti skaisti, prozaiski. Tu domā ar to seksa, to biznesu, ja? Ka brauc, kā? Taču mēs esam vieni no turisma galapunktiem tieši tajā jautājumā. Nē, bet ir to laulības. Tas pats par sevi, tas iet kopā. Bet tas ir tas, ka mēs esam kaut kā caur dažādiem mēdījiem un tā tālāk. Mums ir parādīts, ka labs seks var būt tikai tur, kur ir spontāni, tur, kur ir tā mirklī, kur satiekās un filmās tur rāda, tur izskatīga sieviete ar tādu iznesīgu džentelmeni, tur uzreiz tad iet uz guļamistabu un viņiem tur ir kaislīgs seks un tā viss notiek un viss tik skaisti un tā, bet vienmēr tur ir tas pēkšņums, tas momentums, ka tas tai brīdī tikai, bet kur mēs esam redzējuši filmās, kur, piemēram, rāda kaut kā tādu labu, kaislīgu, foršu seksu
starp jau piemēram 40 gadus kopā esošiem cilvēkiem. Ja? Nav tā tipiski, nav, vai ne? Bet tur arī ir, un tur ir dziļš un laimīgs un priecīgs un tiešām tāds piepildīts, ne? Seks tāpat. Tikai tas ir tas, ka kaut kā ir tie stereotipi, ka liekas, ka tikai tas spēkšņums ir tas vērtīgākais. Un tikko nav vairs varbūt tā dedzība vai tas moments, tā uzreiz liekas, nekā mums vairs nav. Jo ir tas moments, ka cilvēki iedomājās, ka tas otrs cilvēks patiesībā ar viņu ir interesanti, un viņš man vairāk tikai tajā momentā man apmierina manas vajadzības. Respektīvi, es esmu egoists. Un es domāju par to, kā man tas otrs cilvēks mani var apmierināt, vai kā man ar viņu ir kopā interesanti. Bet tur, kur jau nākās ieguldīties, tur, kur jau nākās nodoties vai ziedoties, vai padomāt arī par otru cilvēku, jā, tā. Tas jau prasa darbību un tā. Un tas ir tas interesantais, ka tieši arī šajās seksuālajās attiecībās ir ienākus iekšā arī šī pati patērētāja domāšana. Ja man saplīst gudeklis, varbūt es neesmu pie meistara, bet visbiežāk pērku citu, vai ne? Es negribu ieguldīties, man nevajag. Ja? Vieglāk man ir aiziet uz veikalu, paņemt citu. Un kaut kā aizgājis arī šajās attiecībās ir tā, ka es negribu ieguldīties. Kamēr man ir labi, tikmēr ir labi, ka kaut kas vairs neiet, mainu nost, mainu citu. Ja? Un tas ir kaut kas tāds, kas ir ienācis arī, un to diezgan daudz arī parāda tieši tātad šajā publiskajā telpā. Bet interesanti, ka tas, ko mēs saskaramies, kā Dievs bija domājis, ka viņš tieši tajā, jo mēs esam ilgāk kopā, jo mums ir visas lietas daudz labākas, dziļākas, gan attiecības, gan arī seksuālās, gan viss cits, kad mēs tieši tas viss cits pieaug. Un es atteiksim var teikt to, ka tas, kas bija 15 gadu, 14 gadus atpakaļ, kad es noteikti savu vīru mīlu daudz vairāk un daudz labāk un visādā ziņā nekā tas bija 14 gadus atpakaļ. Un runāt arī par seksuālā ziņā par saskaņu, jā, arī par saskaņu, ka tad varbūt tu domā citādāk, tu vairāk tā kā esi ap sevi orientēts, jā, un kaut kā liekas, ka tas otram cilvēkam ir ap tevi jārīķo, bet tad, kad ir pieauguši intimitāte un šī saskaņa, tad tu sāc vispirms padomāt par otru. Kā otrs jutīsies laimīgāks, kā viņam labāk. Un tad attiecīgi arī pašam ir šī lielais prieks. Es domāju, ka jebkuram vīrietim ir bijusi arī šī sajūta, ka varbūt tad noliek šī mīlēšanās, un tu esi panācis savu mērķi, un tā tu esi tajā brīdī, tu esi panācis šo kulmināciju, un pēc tam liekas, tāda slikta pēcsajūta, tā pēcgarša ir slikta, jo izliekas tā, ka tu būtu tā kā izvadojies. Liekas tā, ka tu būtu tā kā mums tā siena gribējusi neko tādu. Kad liekas, ka viņa tikai ir, piemēram, pienākuma mīļā mīļa labā, jo tāpat mierā neliksies, viņa tad ir ļausies, labi, būsim uz mieras un varēsim gulēt. Bet tā pēcgarša ir diezgan riebīga, jo tad liekas, un pilnīgi citādāk pēcgarša ir tad, kad tu esi ar to, ko tu esi sniedzis sievai, tu esi tiešām arī viņu iepriecinājis, tu esi viņu sajūsminājis, un viņa ir atvērusies, un viņa ir priecīga, un apmierināta, un laimīga. Un tad arī pašam tas gandarījums par šo dzimumu sakaru ir bijis tāds daudz tāds patīkamāks. Jo nekas man nedara tik laimīgi, ka es redzu sievu laimīgu.
tā kaut kā tas mēs vēlāk ēdīsim kūku, mums pat ir 2 veidi kūkas. Un tad tas tāds labs salīdzinājums un patīk, ka mēs arī tās, kuras vai tie, kur gatavo kādreiz kādu kūku vai kādu ēdienu sastādāju, iedomājās, ka tās seksuālās lietas ir tādas, tā kā kūkai tur pa virsu, tur tā glazūra, odziņas vai kaut kas tur tā dekorācija, tā nāk tā klāt. Bet īstenībā, kā Dievs to ir paredzējis, ka tā ir tā sastāvdaļa, tas, kas tur ir iekšā un pamatā, nevis tas, kas tur pa virsu, bišķiņi ir tā. Tad pār attiecībās seksuālā dzīve ir viena no pamatlietām, viena no pamatsastāviem. Tāpat kā mēs atceraties runājam par laiku, ka es veltos ar laiku, un es ieplānoju, ka mēs esam kopā, tāpat arī es veltos ar to, ka es domāju, kā atbildēt uz to, kas manai sievieti man patiktu. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam būt viens otram gan draugi, gan mīļākie, gan arī vēl vīrs vai visi iespējamās tās iziet cauri tām stadijām, un tas ir tā brīnišķīgi. Un šajā ziņā mēs varam būt arī ļoti mērķtiecīgi, un mums arī seksuālā ziņā mēs drīkstam būt mērķtiecīgi. Es gan zinu to, ka vīrieši ir daudz mērķtiecīgāk seksuālā ziņā, ja? Kā teikt, vīrieši vairāk uz mērķa sasniegšanu orientēti, un sievietes vairāk uz to procesu orientētas, vai ne? Ir tā specifika, vai ne? Ka vīrietis ir noteikmējis, un tad viņš mēģina to panākt pēc iespējas taisnākā veidā, ja? Bet sieviete vairāk uz to procesu. Kā mēs Jā, bet tas tiešām prasa tādu mērķtiecību un darbu, jo nekas tāpat nenotiek. Tieši tāpat kā kaut kādas citas lietas ir jākārto, jādara, jātīra vai jākopja, vai pilnīgi jebkurā jomā. Tieši tas pats arī seksuālā, ja viņi par to nedomā un to visu atstāja kaut kur starp citu, pats par sevi saprotams, tad tur nekas ar laiku viņš rodās tāds un to jau var arī redzēt, izciest stipri. To jau var redzēt arī ikdienā. Tad, ja tu esi noguris, vai tev ir kaut kāds smags atkal tāds darba posms, vai emocionāli bijis kaut kas tāds ļoti smags, tad pirmais, kas to diezgan ātri cieš, ir seksuālā dzīve tieši. Lai tiešām, te nav runa tikai par to fizisku apmierināšanos, ja? Tādu, kā teikt, pašapmierināšanās divatā, tas ir kaut kas cits. Ja? Ir arī tāds, ja tu esi pārguris, tad tu tikai gribi ātrāk, kā teikt, izlādēties, aizmigt un virs. Ja? Nē, te nav runa par to, bet tiešām par tādu šo miedarbīgo seksuālo reizi. Tur ir tiešām vajadzīgs, ka tev ir daudz arī emocijas, ko tam cilvēkam veltīt. Ka tev ir daudz uzmanības, ko tu vari tam cilvēkam veltīt. Ka tev ir daudz vēlme veltīties. Lai tas būtu pie tā ļoti mērķtiecīgi, ļoti jāstrādā, jo savādāk viņš vienkārši nerodās. Un tas ir tas, varbūt, ko es mazāk pašā sākumā teicu, bet to mēs arī runāsim dziļāk, ka reāli jau mūsu seksuālā dzīve ir visos praktiskos dzīves sīkumos. Tas, ka es veltos un tas, ka es domāju par otru, tas viennozīmīgi ietekmē, kāda būs arī mūsu seksuālā dzīve. Bet šī gadījumā ir arī tas, ko mēs varam runāt par šo seksuālo dzīvi, tad Dievs pašā pamatā ir radījis mūs kā seksuālus. Tātad, ja mēs atceramies pašā sākumā, kad tika radīts, Dievs radīja tikai vienu cilvēku. Ja? Varētu pat teikt, viņam nebija varbūt pat tāda konkrēta dzimuma, ja mēs pat tā varētu teikt. Bet tad viņš nošķīra šos divus dzimumus, vīrišķo un sievišķo. Un tad viņš salika atkal kopā Ādamu un Ievu. Ja? Tad ebreju valodā vārds Ādām nozīmē cilvēks, un Ieva nozīmē dzīvā. Ja? Tad kopā Ādams un Ieva sanāk
dzīves cilvēks. Ja? Vīrietis ir tikai cilvēks. Vīrietis ir tikai cilvēks un sieva ir tikai dzīvā. Bet kopā viņi abi ir veidot dzīvu cilvēku, ja tā mēs runājam. Ja? Tā tulkojuma arī. Bet tā ir arī tā lieta, ka Dievs radot vienu un otru, ir arī paredzējis tieši šai seksuālai lietai ļoti lielu nozīmi. Ja? Un kādreiz par to sauc arī par tādu līmi, ka seksuālās attiecības ir pat kā tāda līme. Ja mēs tagad, piemēram, domājam par mūsdienām, piemēram, kaut kāda superlīme. Ja? Superlīme savā būtībā spēja pielīmēt jebko. Piemēram, akmeni ar koku, kas patiesībā pats par sevi ir diezgan divi dažādi elementi, vai ne? Kur īsti kopā neturēsies. Ja? Viņas kopā tā, bet tā līme pa vidu un paskaties, koks stāv pie akmenes, tā kā nemetās. Ja? Un it kā tā ir maza plāna kārtīga, bet tur pamatīgi. Tā problēma ir tad, ja ir divi cilvēki, kuriem maz nav jābūt kopā, kurus nemaz Dievs negribētu, lai viņi ir kopā uz mūžu un vispār laulībā, ka viņi esot šajās dzīvuma attiecībās, viņi viens otram pieķerās. Tātad seksuālās attiecības viņus salīmē. Un tā ir tāda ļoti nopietna. Un tad ir tā, viņi tajā brīdī domā, ka viņi ir īstie viens priekš otru. Un liekas, jā, redz, kā mums tak labi te ir, un gultā viss ir kārtībā, un mēs esam īstais pāris. Bet pēc kāda laika viņi sāk pamanīt to, ka viņi pilnīgi dažādām vērtībām, pilnīgi tādi cilvēki, kur liekas, kāpēc, lai mēs būtu kopā. Un tāpēc ir tik bīstam, kāpēc arī par to vienmēr arī Dievs tā runā, kāpēc ir bīstam tad šīs seksuālās attiecības pirms laulībām, dēļ tā, ka mēs varam vienkārši ar kādu salīmēties, ar ko mums nevajag salīmēties. Ja, un tas jau tālāk nes citas problēmas, par kurām... Tas projā, ja tā kā vajag līmēt pa īsto... Jā, tad tev vajag pa īsto līmēt, tad jau izrādās, ka tāpat kā mums kādreiz ir ar kaut kādām lietām, ko mēs esam līmējuši, ja tur ir kaut kāds līmes pēdas vecās, daudz grūtāk un daudz problemātiskāk būs tiešām salīmēt kā vajag. Man vienmēr patīk tas salīdzinājums, ko mēs zinām pie kinologa, ja, ko stāst, kad ir šķirnes suņiem. Zināt, jā, šķirnes sunim viņš izmūk, ja, un tiek pie kāda cita suņa, kurš nav šķirnes, ja. Kas tad notiek, zināt, ar tiem? Kas tad dzirdējuši? Jā, principā tie mazie kucēni, viņi vairs nekad nevarēs būt tīrasiņi, un arī pat pēc tam, ja pat to kucīti vedīs pie īstā tīrasiņa suņa, vienalga nebūs vairs tīrasiņa suņa. Jā, un tad ir kur vēl vairāk ar cilvēku, ja? Jā, tur vispār, kur pat piedzimst vēl pēc tam, jā, pat gadījumi, šis tumšais bērns, jā, un viņi saka, bet tas jau bija ļoti sen, jā, kad man bija mīļākais tur mēģers, jā, bet tā informācija tur jau ir notikusi, un tā ir... Tāpēc arī šī seksuālā dzīve, viņi ir daudz dziļāk kā tikai fiziskā tāda apmierināšanās. Tā ir tik ļoti, es teiktu, dziļa saplūšana, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, un tāpēc arī Dievs grib, lai tās lietas mums ir diezgan skaidri nodalīts. Ja tā ir, ja ir seksuālā dzīve, tad tā ir ļoti laba un pilnīga un skaista ar to cilvēku, ar ko mēs esam kopā uz mūžu. Un tāpēc mēs šodien, kā mēs iziesim cauri, būs tādas 6 lietas, 6 tādi elementi, kas veido tādas ļoti labas, tādas dinamiskas un visādā ziņā tādas pilnīgas seksuālās attiecības šo procesu. Ja? Un tās ir šīs 6 lietas, kuras mēs mēģināsim tā iziet cauri, lai mēs saprast, kas mums ir vajadzīgs. Tātad pirmā svarīgā lieta ir komunikācija. Šo mēs varam arī paskatīties līdz arī šajās grāmatiņās. Pirmā lieta ir komunikācija. Ar šo seksuālo dzīvi runāt ir diezgan grūti. Sevišķi, es domāju, latvieši kaut kā vispār ir tāds, ka viņi labāk nerunā vai noklusē un kaut ko domā, bet nesaka. Ja? Un kādreiz tā ir problēma. Kādreiz ir problēma ar to, ka es liekas, kā es tagad runāšu par to, kāda man tagad ir vēlme. Es kā vīrietis, piemēram, gribētu tā vai tā ar savu sievu pārgulēt.
nu, kā es tagad viņai teikšu, es gribētu tā pamēģināt. Kaut kā nērti. Labi, viņa ir man sieva, bet kaut kā, kā es tagad viņai tā teikšu, viņa varbūt man pārpratīs, varbūt viņa domās, paskat kāds izvirtulis, paskaties, ko viņš te sadomājies. Vai es varu vēl kaut ko par... Bet tomēr tā komunikācija, tas, ka es varu runāt par to, kāpēc ne, ja mēs abi varam arī vienoties, tas viss ir iespējams. Un patiesībā šāda te spēja atklāties, spēja arī nosaukt vārdā un runāt par savām dziļām personīgām, intīmām lietām, tā vēl vairāk satuvina. Tas nozīmē to, ka tad es piedzīvoju to, ka, hei, bet mani nemaz neizsmēja, bet tieši otrādi mums iznāca interesants vakars un tā, kāpēc nē? Tas vēl vairāk satuvina patiesībā. Un arī tas ir tas, ka tas, ko es jau arī teicu, mēs kā vīrieši vairāk domājam uz mērķi. Tātad, ir mērķis, un mēs diezgan mērķiecīgi ejam, reiz sievas arī pārmet, vai sievietes pārmet, tu man tikai pieskaries tā, ka tu gribi seksu. Kaut kādā mērā tas ir raksturīgi. Ja? Atkal, ja piemēram, 3 dienas nav bijis seks, un pēkšņi tu sāc palikt tāds mīlīgāks, sieva, vēl kaut kā. Tas tik romantiski. Tik tā, kaut kāds tā, ne? Sieva saka, gājas atkal laiciņš, ja? Kaut kā tā, mēs tā kā tā uz mērķi vairāk, ja mēs saprotam, ka vajag, tad mēs tā kā tā mērķiecīgi zinām, kuras sviras, kurā brīdī vajag, ja? Un tad uz to iet. Bet tomēr vairāk... Cerēs, tā ir lepnība, kāpēc negribu kaut ko runāt, jā? Tā var būt lepnība, jā. Bet ir labāk, ka tu arī tā godīgi pasaki, kā mēs gribam, vai kā mēs negribam, arī tas ir ļoti svarīgi. Nekā tu mēģini kaut kā uzvedināt ar to domu, tā vai šitā, un tad atkal es dusmīgs, kā viņi nesaprot, kā viņi nesaprot, taču tā grib patikt tā, kāpēc viņi to atkal nesaprot. Es dusmojos un kaut kā tā, bet patiesībā ir svarīgi, ka mēs tomēr runājam skaidru valodu. Un tas pats arī attiecās, ka sievietes, atkal, viņām ir ļoti skaidri jāpasaka, kā viņas negrib. Kā viņām būtu sāpīgi, vai kā viņām varbūt ir kaut kā pazemojoši. Tas ir ļoti būtiski, ka to pasaka. Un tas ir visām sievietēm ļoti svarīgi šo te saprast. Nekad netēlojiet. Nekad nenotēlojiet, ka jums ir kāda milzīga ekstāze un milzīga tāda svētlaime, tad jums viņa nav. Jo tā būs garantija, ka tavs vīrs, tavs vīrietis precīzi nākamreiz darīs tāpat, un vēl pēc reizēm darīs tāpat, un atkal darīs tāpat, un viņš nespatīs, kāpēc tagad vairs mani nenovērtē kā brīnišķīgo mīlētāju. Jo, ja tu būsi melojis, ja tu būsi tēlojis, tad, vīram puiši, vīri kaut kā ir diezgan, aprobežoti. Ja viņi reiz ir atraduši kaut kādu, pareizo metodi un tādu labu tableti, viņi to atkārtos atkal un atkal. Jā, kam tur sarežģīt dzīve? Jo ko tur meklēt jaunu, ja šitais darbojās? Ļoti pragmatiski, ļoti praktiski. Ja šitais darbojās, tad uz priekšu, un tā tad arī notiek. Bet nekad nevajag tā, vajag runāt, vajag arī sievietēm runāt par to, kā jūs labāk gribētu, vai tas ir ļoti svarīgi, ka jūs izsakat savas vēlmes arī kaut vai tā, ka jūs sakat kaut vai pasēžam un iedzeram vīnu, vai varam vēl tā vai šitā. Izsakiet to, ko jūs gribētu. Bet tas tā jāsaka tiešām pārliecinoši. Tas ir jāsaka. To var saprast, nevis tu kaut kā tā drusciņi izteikt kaut ko, un pārējo, to nopietnību, tas tā jāpiedomā. Un šī gadījumā, ja nav varētu šī atklāšanās un izrunāšanās, tad tāds rūgtums vai aizvainojums var nokaut. Ir vēl visādas arī traumas, kas cilvēkam ir bijis, ar ko viņš ir saskāries. Un tad, bet par to mēs runāsim mazliet vēlāk.
Tagad uzdevums jums ir, mazais uzdevums ir tāds. Pajautā savam partnerim, kas viņai ir licies vissaistošākais no līdz šim dzirdētā. Tātad, kas no tā, ko mēs tagad esam tā varējuši mazliet akcentēt, kas no tā ir bijis tāds vissaistošākais? Padalieties savstarpēji. Jo tiešām tas par to, ko es teicu par komunikāciju, tur tiešām labi tā arī jautāt. Piemēram, kas tev sniedz patīkams izjūtas? Kas tev uzbudina? Vai arī cikos? Un varbūt kādos apstākļos, kad tev labāk patīk mīlēties? Tu vari arī tā pajautāt. Tas nav nekas tāds jautājums, ko mēs nedrīkstētu jautāt, vai kā, jo tas tikai parāda to, ka man interesē tas cilvēks. Man interesē, lai viņam ir labi. Man interesē to, lai mums abiem ir labi. Izpausties ar fantāzijām un izdomām. Ja patīk, un ja tas jums sadara, spēlējiet teātri, izdomājiet kāds radošs, un par to mēs varbūt tālāk arī runāsim. Vietas un laiki. Tā ir tāda, es patiesībā tā ir tāda laba saspēle, bet saspēle var notikt tikai tad, ja jūs runājieties. Ja uztic vienam idejas, domāt, un otram, un tad nevar tas otrs atkal tur, kā teikt, pretī runāt, bet tad nākamajā reizē atkal tas izdomā lietas. Vai kaut kāds ir. Kaut kā tā. Bet otrs bez komunikācijas ir maigums. Maigums jeb tāda, es teiktu, iejūtība. Tāda iejušanās otrā. Es pats to vienmēr esmu tā atcerējies tādus brīnišķīgus, piepildītus vakarus un brīžus, ka vispilnīgākā šī mīlēšanās ir notikusi tad, kad es esmu mēģinājis iejusties sievā. Tieši mēģinot varbūt tā, iejusties tā, ka domādams par to, kā viņai varētu tas patikt, vai kas viņai varētu būt tā. Un vienmēr ir tas brīnišķīgais, ka tā ir pirmkārt no pašam tāda dziļa patīkama pieredze, un otrkārt es redzu to, ka tiešām arī sieva to uztver. Jā, un vajag ļaut vīrietim izpausties, jo atklāt sakot, es vienmēr tā nezināju, ka vīrietis var būt tik ļoti romantisks, maigs, un es pat nezinu, kā vēl to varētu nosaukt. Jo liekas vienmēr, kad uz vīrieti tā paskatās, vai viņš kaut ko dara, ka viņš ir tāds tā kā robusts. No akmens, un viņam ir kaut kādas lietas tikai, kas ir viņam, jā. Un kad mēs kaut kā sievietes nemākam, es pat nezinu, kāpēc, ir kādi cilvēki, kuriem neizdodas tai vīrieti atraisīt, ja to bet tas tiešām, tad, ja tas izdodas, tad tas ļoti brīnišķīgs rezultāts tur ir, jā. Jā. Jo vīrieši noteikti romantiskāk, kas ir. Un interesanti ir atkal vēl viena tāda lieta. Atceraties, pašā sākumā mēs kaut ko runājām par to, ka vīrietim vārds mīlestība ir saprotama tad, ja vārds mīlestība saistās ar ziedošanos, ar upurēšanos, ar nodošanos, ar došanu. Tas arī attiecās uz seksuālā ziņā tieši tas pats. Tātad, ja vīrieti pasaka, ka seksuālā ziņā tu esi tas, kurš ziedojies savas sievas labā, tad tas ieņem pilnīgi citu raksturu. Tu nevis esi vilks, kas kampi un rauj sev, bet tu esi tāds, kurš ziedojies, kurš skatās, kas ir vajadzīgs, kā es varu dot. Tātad, seksuālā ziņā vīriešiem būtu jāsaprot, ka mīlēšanās pēc savas būtības ir došana. Došana, tas tiešām nozīmē arī pat tā, Dievs ir iedibinājis, ka mēs vīrieši dodam. Lai varētu ieņemt bērnu, mēs dodam. Un arī pēc tā, kā mēs emocionāli uzvedamies, mēs pēc savas būtības esam devēji. Un sieviete ir saņēmēja. Ja neļauj vīrietim dot, tad rodās
tas, ka viņš vienkārši nedod vairāk. Jā, un tad visādā ziņā, gan emocionāli, garīgi, jā. Un šī gadījumā tas ir tas, kas iet pretrunā ar to mūsu kultūras to pieņēmumu, ka kaut kā, es saku, pašā sākumā to mēs teicu, ka vairāk ir izstrādājies tas priekšstats, ka seksā, kā es varu piepildīt savas seksuālās vajadzības, vai kā es varu gūt pats maksimālu labumu, jā, un tad vajag... Tas interesantākais jau no beigās būs to lielāku labumu nekā, ja viņš, tādā veidā būtu, jā, tā ir. Un šī gadījumā vīriešiem vienmēr tas ir jāmācās, ka lai varētu pats būt laimīgs un piepildīts, ir tiešām ir tam nepieciešams laiks. Ja. Protams, ka vienā no tādām intervijām, kur es arī skatījos, tur bija tāds intervija ar vienu vīru un sievu, un tad tā sieva teica tādu interesantu lietu, ka par to kuģi, jā. Viņa teica, mēs seksuālo dzīvi uztveram kā tādu, kā kuģi. Bet varbūt dažādi kuģi, ja? Varbūt tāds ātrlaivas, tā žik, ja? tā ātrais veids. Somī mēs zinām, pār no tālētas. Bet varbūt arī prāmis, ja? Kur mēs tur tā esam iesēdušies, tad mēs tur tā braucam. Žātiet no krasta. Viņa teica, man nekas nav pretī arī pret tām motorlaivām. Bet tikai tā, ka laiku pa laikam es gribētu arī to prāmu. Vienmēr ir motorlaivas, tad varētu būt strīdi. Ja visu laiku ir motorlaivas, tad varētu arī būt problēmas. Ja? Bet ja tā var tā miksēt, ka ir reizi motorlaivas, tad ātrais seks, kādreiz atkal tāds lēnais, tad tas tā labi. Man patīk tieši tas salīdzinājums. Jā, kādreiz salīdzinājumi, ka gāzes plīts jau un elektriski. Mūsiem mūsdienās jau vairs tik jā, bet arī tas salīdzinājums silst, un tad atkal vērā atzīst. Ka vīrieši tiek salīdzināti ar gāzes plītīm, kā piešķiļ tā ir, vai ne? Cik tur bija tās sekundes, jā? Tas tā ir pētījies. Patiesībā mēs zinām, ka vīrieši savu kulmināciju var sasniegt, cik bija 30 sekundes bija minētas vienā pētījumā, bet ātrāk, jā. Tā kā pēc 30 sekundēm varētu arī seks beigties, kulmināciju sasniegt, un visu varam gulēt, ja? Bet tas būtu drausmīgi garlaicīgi, ja tā tikai būtu tāds motorlaivas. Jā, to tā nav paredzējis, un tas ir tas interesantākais, jo viņš speciāli tā ir domājis, ka viens kaut kā tā, viss tas notiek, tik citreiz jau pilnīgi apgādāt no šlēni. Un tāpēc arī vīriešiem tas ir tik būtiski, ka tas vēl jau tas liels varoņdarbs patiesībā. Ja vīrietis ir būt varonis, tad viņam ir tiešām jāpadomā, kā lai viņš tais 3 sekundēs nebeidz, bet kā lai viņš domā par to, kā šobrīd ir sievai, kā šobrīd ir sievietei, kā pieskaņoties viņas emocionālām vajadzībām. Lai viņa, ja mēs runājām par vīriešiem, ka ir tā kā gāzplīts, tad viņi ir kā šī elektriskā plīts, ja, kur ir ieslēgta, un tad lēnām uzsilst, ja, līdz tai temperatūrai. Bet tāpat arī, kad izslēdz, vai ne, arī tāpat lēnām arī atdziest. Ja. Tad tās tāds lietas, ka mēs pieskaņojamies, ja, kā vīrieši pieskaņojamies emocionālajām vajadzībām. Un maiguma izrādīšana, tas var būt dažādi. Mēs varam izteikt vārdos, mēs varam izteikt glāstos, mēs varam izteikt ar kādu kokteili, ko mēs uztaisām, vai ne? Ar kādu darbību. Kāpēc ne? Kokteili darbību, jā. Jā, tieši tā arī ir maiguma izrādīšana, mīlestības izrādīšana. Tas viss pieder pie tām. Galvenais ir sievietēm ieraudzīt, ka tas vīrietis pūlās un ka viņš tur kaut ko daudz izdarīs, jo viņas tad nepamanīs, tad nebūtu klāt. Un ja tikko tu pamani, tikko tu kā sieviete pamani, kas tev patīk un ko viņš ir mēģinājis darīt, izcelt tieši to, pasaka, kā tā ir, es mīlesēju tos plecs, wow, tās foršā smarža, tur tā citrus augu smarža, tā eļiņa. Tā bija fantastiski, vai kā tas man patīk. Garantē, ka jums dabūsiet drīz vien masāžu ar to pašu eļiņu, un baigi labā būs, atkal labi būs, un tā. Bet vajag tad akcentēt to, kas jums patīk akcentējiet, ja? Jo tad tas arī palīdz vīrietim tiešām arī darīt to, kā tev labi. Jo no tiem medicīniskiem datiem sanākot, ka sievietes
tiktu tādas īpašas sasniedz orgasmu pat 99%. Fiziski viņas var sasniegt. Un tad tas nozīmē, ka tas ir ļoti redz gadījums, kad viņas nevar. Tad ir jautājums tikai, kā to dabūt, lai viņi to sasniegt. Un tas tur vajag kādam palīdzēt. Jā, viena lieta gan, ko vīrieši jāatcerās, ir tas, ka, ja mēs varam ar vārdiem arī pacelt sievu, mēs varam arī viņu ļoti ievainot. Ja mēs sāksim komentēt, kad tu beidzot nometīs tos svārdu, kad tu sāksi skriet, pilnīgi tagad tāda kotleta tu izskatīt. Ja es sievai pateikšu, ka viņa izstās pēc kotletes, tad iespējams, ka tad viņa iespējams mīlējoties domās, kā tā ir kotleta mīlēties, ja, bet viņai noteikti tas būs tā, ka viņa to atcerēsies. Ja es būšu viņu nodēvējis kaut kādā tādā, kaut ko izteicis par ķermeni, viņas ķermeni tādas nievājošas vārdus, tad tas būs ilgi, kamēr sadzīst ar ētu. Tas ir tā ļoti svarīgi, ka mēs... Jo, godīgi sakot, tā jau arī ir, ka mēs arī, kā vīrieši, mēs jau ieraugām šo savu sievu ļoti pievilcīgu. Ja? Patiesībā jau mēs... Tad, kad esam pievērsušies ar visu pilno uzmanību viņai, un vīrieši jau tā māk, ne? Tā, ka viņi pievērsušies ar pilnībā, vai ne? Tāpēc viņi nespēja runāt arī seksa laikā par kaut ko citu vairs, ja? Kad, pēc sieva atcerās kaut ko, ko viņa ienāk prātā, kaut ko, un tad viņi vienā, un tad vīrā, ko tu runā tagad? Mēs taču tagad, ko mēs mīlējamies, ko mēs tu man tagad stāst par to, kā tad tu kāji darbā, vai kā? Nē, bet vīrieši tiešām ir nofokusējušies, viņiem normālā gadījumā tiešām patīk sievu. Ja vien vīrietim nav vajadzīgs dzirdinājums no pornogrāfijas. Jo, ja ir pornogrāfija, tad ir gan grūtība, jo pēc kāda laika varētu sākt nepatikt sieva, jo tad tu gribēsi no sievas dabūt ārā to pašu, ko no tās porno zvaigznes, kas patiesībā tur tā izpat lēt teātri. Ja? Un tad varētu rasties problēmas. Bet normālā gadījumā tomēr mums patīk mūsu līdzcilvēks, kas mums tuvākais līdzās tieši arī pēc tā, kā izskatās, kā uzvedās un tā tālāk. Tad pirmā lieta bija šī, ka mēs runājam, un otrā lieta ir šis maigums, kas ir tik ļoti svarīga lieta, kas ir vajadzīgs. Jā, un tad tu varētu pastāstīt, kas ir tas no sievietes puses, ne par šo atsaukšanos. Trešā lieta. Kā mēs, cik ļoti svarīgi ir tiešām šī sievietes griba un vēlme atsaukties. Un tad mēs noteikti visi labi zinām, un tad, kad mēs bijām misijā Īrijā, mēs tur arī saskārāmies, ka pasaulē ir tāds raidījums bija arī par dārziem. Un tad sieviete varētu salīdzināt ar šādu dārzu. Ir pasaulē ļoti daudz tādu dārzu, kas skaitās pasaules līmenī ļoti skaisti dārzi. Tad tieši tāpat ir arī sieviete, bet kas tais dārzos ir tāds īpašs, ka tur nav tā, kā es ienāju, un te tu viss tā ir redzams, ja? Bet ka tur ir vēl, un tur ir visādas nišas un taciņas un strūklakas un vēl kaut kas ar vien skaistāks, ja? Un visādi basēni un cirpti un necirpti un viss iespējamās. Ja? Tieši tas pats ir arī ar sievieti, kad viņi ir, kā mēs lasam arī Bībelē, kad tiek salīdzināt, ka sieviete ir kāds tāds dārs, kurš ir tā kā, jo parasti dārziem ir vārti, ja, lai tur tā viss. Un tad tas tāds dārs, kuram tie vārti ir aiztaisīti, un tad tu vari iet, un tur ir vēl un ar vienu skaistāku un ciļāk. Un kad ielaid iekšā to savu vīru, pie sevis tai dārzā, ka tu atver tos vārtus un tu nav ienākt. Un tad kopā izstaigāt. Tad kopā var piedzīvot to īpašo piedzīvojumu, ja, ka tu to visu var piedzīvot. Un ka visu to var baudīt, ja, visu mūžu garumā. Un tas ir tas interesantais, ka tiešām Dievs ir radījis sievieti arī kā tādu, kur tu vari tiešām tā kā tāda ekskursijā vienmēr ceļot un nekad nelikties garlaicīgi. Ja vien notiek tiešām šī kopīgā ceļošana. Bet tur tas, ka tas dārs, mēs netiekam daudzreiz tālāk, ka tie vārti, kur mēs varētu iet, viņi vienkārši ciet.
un viņi rodās, viņi aizvarās ar to pašu nepiedošanu, ko mēs runājām, ar to pašu, ka mēs nespējam izrunāties, atvainoties, ka mēs nespējam uzticēties, ja, ka mums ir vajadzīgs laiks, jo sievietēm tiešām tā ir. Viņas tas nav iespējams, ja, tā vienkārši momentāli. Viņas ir tā, Dievs viņas tā ir radījis, un tu pats var citreiz brīnīties, kāpēc vajag kaut kādu tik ļoti tādas visādas lietas, ja, lai tas viss process iekustētos, ja, un tikt atvērts un ieraudzīts. Jā, tā kā es esmu runājis arī par citu veidu attiecībām, ne, starp šiem diviem tojiem cilvēkiem, ka arī seksuālā ziņā tas ir viens no pirmajām sfērām, kas cieš, ja mums nav kaut kas izlīdzināts, ja mums nav kaut kas izrunāts un es neesmu palūdzu piedošanu. Es saku, tā kā es jau pašā sākumā pasmējos, ka ja es no rīta esmu nolamājis sievu, ka es nevaru gaidīt briesmīgi labu seksu vakarā, jo man būs sākumā jātiek ar to galā, tieši ar to, ka man būs jāplūdz piedošana un kā teikt, jāizrunājās par to, kas ir sievi ievainojis. Jo pretējā gadījumā ir vienkārši tā, ka emocionāli būs grūti atvērties cilvēkam, kurš pirms tam ir darījis tev pāri. Varbūt pat to neapzināsies tā sieviete, ja, ka tas ir tas, kas traucē to lietu. Ja. Jo arī seksuālā dzīve, vismaz es to tā saprotu, no savas sievas saprotu tā, ka lai tā kā seksuālā joma ir tāda, kurā var ļoti viegli ievainot. Tā ir ļoti tāda viegli ievainojama vieta, tāpēc ir bieži vien tā aizsarga reakcija, ka nelaiž tālāk, jo ja tu esi ievainojis ar vārdiem pirms tam, vai tu esi ievainojis ar kaut kādu attieksmi pirms tam, tad tev ir bīstam laist iekšā tajā dārzā, jo kas to zina, varbūt atkal ievainos arī šajā jomā. Ja? Tad ir tāda uzmanība vai tādas bailes pat. Ja? Tāpēc ir svarīgi, ka šī izlīdzināšanās vai šī piedošana savstarpējā notiek un arī šī seksuālā dzīve uzlabosies viennozīmīgi. Tur, kur pazūd ienaids, tur arī uzlabojās seksuālā dzīve ļoti izteikti. Un tad nāk šī svarīgā 4. vieta, kas ir tagad tāds tilts. Mēs zinām, ja mēs tur redzam, ka tur ir viens dārs un no šī pusē esam un tur pa vidu ir upe, mums vajag kaut kā tikt pāri. Un tā tikšana pāri pie šīs īpašām labām attiecībām ir, tas būs ļoti prozaiski, bet tas tiešām tā ir, ka tā ir romantika. Jautājums ir, ko kādreiz kāds saprota vārdu romantika, ja? Bet tas nenozīmē tikai vienīgi vannās veces, ja, un rožlapiņas, ja, piemēram, bet arī tā, protams, ir romantika. Bet, kad ir tik daudz dažādas lietas, kā mēs varam to veidot un veicināt un atļaut vienam domāt un otram, un tad tas ir ļoti interesanti. Mēs pie tā piedomājam, ka mēs šo romantiku veidosim, un tas nenozīmē tikai vienīgi vienā vietā, vienā telpā, ja, un tur varbūt viss neiedomāmākās lietas. Un ja mēs ļaujam un lūdzam par Dievam, lai mums tādas idejas rodās, tad tur notiek ļoti interesantas lietas. Tas var būt jebkas, piemēram, šis vakars jums kopā, tas ir viens no romantikas, viens no maziem varbūt romantikas tādiem gabaliņiem, ja? Jo tas, lai jūs varētu šeit būt kopā, jums tomēr vajag kopā ieplānot. Jums vajag kopā braukt, jums vajag kopā satikties, jums vajag kopā pavadīt, jums vajag runāties. Tas viss pieder. Tas, ka jums ir kāda svecīta priekšā, tas, ka jums ir kāds skaists ziediņš vai vēl kas, tas viss tiek kā tādi mazi sīkumiņi, bet tas padara to jūsu attiecības tādas, ar garšvielu, tā varam teikt. Ja? Viņas nav tādas plikas un pliekams, viņas ir jau ar kaut kādu asumiņu vai saldumiņu, vai kas no kurā brīdī vajadzīgs. Un, jums būs maziņš uzdevumiņš. Jā. Un tas mazais uzdevumiņš būs tāds, pastāstiet viens otram, kuri, jūsuprāt, ir bijuši visromantiskākie brīži jūsu attiecībās. Tad, ja jūs varat atcerēties no savas tie var būt pirms laulībām vai
laulību dzīves laikā, tas nav tik būtiski. Bet pastāstiet, kur ir bijuši, jūsuprāt, visromantiskākie brīži? Padalieties, pastāstiet, 5 minūtes tam varam veltīt. Es ceru, ka jums izdevās padalīties arī par kādiem brīžiem, kas jums šķita tie romantiskākie. Citreiz var ļoti izbrīnīt tas, kas otram liekas ļoti romantisks ir bijis. Vai ne? Tu vari pastāstīt, kas tur ātrumā tev tāds bijis? Man bija viena no pēdējām, bija tas toreiz tajā, cik bija 30 un cik grādi mīnusā. Mums bija sadarināšanās Idolai. Tā bija kaut kāds, es zinu, kurā, ja? Un tad bija tā... Sadarināšanās bija tikai viena, bet gadskārta. Gadskārta. Jā, gadskārta. Un tad vienmēr vīrs kaut ko ļoti īpaši izdomā. Un tas bija, principā, meža vidu māja tāda, kur bija... Bet tas stindzinošais bija tāds, ka tu ievelc elpu, viņi tur sasalas tev daigunā, ja? No ārā tāds sals. Bet man tas vienmēr kaut kāda saule spīdēja, un tur viss tie zaļi ārā arī viss tā, ka pilnīgi, tā, ka nevar pat paiet, bet tas viss bija kaut kā tik dzīvi. Un pēc tam tur tā istaba un viss tur bija tāda īpaša vāna, un es jau tagad atceros, cik bija tas ārkārtīgi silts. Man tā šķiet, ka mēs nekad mūžā tik daudz vannā nebijām gulējuši. Jo ārā bija tiešām -30 cik tur, tā likās tā, ka zvirbuļi krīt no kokiem tajā. Bet mēs ritīgi gulējām tajā vannā un atsildījāmies. Tas jau palicis ir ilgu laiku kaut kā tāds. 5 stundas mēs tajā vannā pavadījām, es nezinu, bet katrā ziņā, kad laiks apstājās, mēs tikai vannā vien dzīvojam. Tas bija ļoti romantiski. Jā, kaut kā tā. Man nemaz vannas nepatīk, bet tas bija tiešām. Jā, tas var būt tā. Jā. Ja pirmais, ko mēs minējām, bija kas? Tad pirmais, ko mēs minējām, tas bija ļoti svarīgs. Komunikācija, otrais bija maigums, trešais bija... Kas tur vēl bija vajadzīgs? Kā vairs nezinu? Atsaucība, jā. Jā, un ceturtais bija romantika, tad piektais. Ir vajadzīgas gaidas. Tas ir ļoti interesants vārds, ko daudz nevar neizprast. Jā. Gaidas. Tas nav gaidas uz skauti vai mazpulci. Kas tad tās pa gaidām? Kādā ziņā, ja es uzdot jums jautājumu, kas ir kurš no mums ir viserogēnākais orgāns cilvēkam? Smadzenes. Viss ir smadzenēs, ja tā varam runāt, vai ne? Tāpēc ir būtiski tās gaidas, ka ja mēs jau pašā varbūt, nezinu, dienu, piemēram tagad, jūs šodien, piemēram, norunājat, kura diena jums nākamā nedēļa būs tas jūsu randiņu laiks, piemēram, ja? Randiņš ļoti bieži arī iet kopā tiešām ar mīlēšanos pēc tam. Vai ne? Tas kaut kā tā liekas dabīgi, mēs esam skaisti pavadījuši laiku kopā un tā, tā var būt. Un diezgan loģiski ir. Bet tad, ja mēs runājām par to, ka mēs varētu tagad aiziet nākamnedēļ kaut kur, un tad mēs varētu uztaisīt atkal tādu foršu romantisku vakaru un tā. Un tu jau sāc par to vakaru jau domāt. Labi, būs vēl arī būs mīlēšanās līdz tam, bet tu jau domā par to vakaru. Tu domā, kā tas varētu būt, kas varētu atkal būt tur interesants tajā vai tajā. Mēs jau esam tajā. Mēs esam jau tajā ceļā iekšā. Mēs jau ejam uz to, mēs jau par to sapņojam vai padomājam vai piestrādājam, ja jau vajag. Padomāsim arī par to, ko mēs gribētu, vai mēs esam kāds skaisti ziedi, vai kaut kas tāds, vai viss kaut kas tas var būt, ja. Tagad šī gadījumā, ja runā par gaidām, tad gaidas ļoti spēcīgi iedarbojas tieši uz vīriešiem. Tieši uz vīriešiem. Un var izmantot. Un sievietes, piemēram, mierīgi var aizsākt, piemēram,
tagad vīrs, jā, aizsūt īziņu. Kaut ko tādu. Jā, vai no rīta, vai kaut ko tādu savam vīram aizsūt tādu, ko viņam sāk rosināties domas, ja? Vai atkal iebāž kabatā kādu zīmīti. Vienkārši tā viņš iet uz darbu un iebāž viņam kabatā un viņš izvelk un cik lai ir tas gaidas, lai ir tā, kā teikt, tas viss, jo tas noteikti veicina. Tad darba priekšnieks pārmet, ka vīrs ārvākiem no darba. Es pārliecināts, ka vīrs arī mācētu ar priekšnieku saspiest, kāpēc šodien viņš tā kā gribētu šķīt ātrāk atpasīt, viņš noteikti atrisināt šo lietu, jo vīrietis normāli gadījumā ļoti mērķtiecīgs, kā mēs noskaidrojam. Un ja mērķis ir redzams, tad noteikti viņš būs ļoti... Jā. Tā tas ir. Pilnīgi pretējs šīm gaidām ir pornogrāfija, piemēram, vīriešiem lielākais, kas nokauj šo gaidu, jeb šo prāta darbību attiecībā uz sievu, ir pornogrāfija, kur te viss jau tiek iedots, apmēram tā, ko tu gribi redzēt, to tu visu te var apskatīties, un šī gadījumā tas ļoti sagrauj to seksuālo intimitāti, ja? Un tad ir tā, ka tad tas seks kļūst tāds bezpersonisks. Bet tas, par ko es runāju par šīm gaidām, romantika, tur tieši runa, ka seksuālā dzīve ir ļoti personiska, ļoti ar attiecībām piesātināta. Es atceros, man ir kādi cilvēki stāstījuši, kas ir bijuši pie prostitūtām, viņi saka, ārprāts, pilnīgi es esmu vīlies, kaut ko tādu. Es taču biju redzējis tur tā internetā, ka tas būs tik skaisti un tā. Aizgāju, burtiski cikās minūtēs tur viss ir cauri un beigās paliek tā kā tāds pievilcies. Ja? Bet tā jau tas arī ir. Katrā ziņā vīriešiem mums vienmēr būs apkārt kādas filmas, kādu vāku, žurnālu vāki, vai vienmēr kaut kas būs internetā, kaut kas tāds, kas rosinās kaut kādas iztēles, kad mūsu prāts tiks piesaistīts, mūsu uzmanība būs piesaistīta un tā. Un mūsos, tā iztēle jau nav slikta, bet viņi ir jāvirz uz to. Mūsos radīsies vēlme. Ja, mūsos būs tā vēlme mīlēties. Tas nav slikti. Un tas, ko Harina tagad teica, bet tas ir jānovirza uz sievu. Tu mierīgi vari savas vēlmes piepildīt. Tu vari būt brīnišķīgās seksuālās attiecībās ar savu sievu, jo tas, ka tevī mostās šī vēlme pēc mīlēšanās, tas ir dabīgi. Tikai jautājums, ka tu viņu izlieto pareizi. Tas tāpat kā uguns, vai ne? Uguns arī pats par sevi, ja uguns ir normāla lieta, ir vajadzīga. Mēs arī tagad svecīties, mums ir uguns deg. Bet viņam ir jābūt tur, kur viņam jābūt. Ja šo uguns palaidīšu kūlā, mežā vai vēl kaut kur, ja tad ir briesmas, vai ne? Bet tur ir tā lieta, ka ir katram ir tā sava īpašā vieta un tikai tad viņš ir labs. Tieši tādas pašas briesmas sievietēm var būt fantāzijas, ka viņas izfantazē, un iedomājās savā vīrā kaut kādu tur vienalga ko, ja, bet fantāzija ir tāda lieta, kas arī nav laba. Ja mēs viņus fantazējam, it kā par to daudzreiz māca, ka tieši tā vajag darīt, un vajag izfantazēt. Bet es vēl biju pabeigt par vīriešiem, jo tas ir būtiski, ja viena lieta, ka mēs, piemēram, kā arī vīrieši tiek noķerti. Īpaši tad, ja vīrieši kādu laiku ir spiesti prombūtnē, piemēram, kaut kādā, tālbraucēju šoferis vai atkal komandējumi dažādi, ja, kur kādu laiku tu esi projām, un tev nav līdzās tā sieva, un tu esi tur viens, un patiesībā tu jūties diezgan varbūt viens un vientuļš, tu esi jūties tā kā bišķīt no laivas izmests, un tajos brīžos tu kļūsti tāds ļoti uzņēmīgs, tu kļūsti tāds sūklis pret visādiem mājieniem no malas. Tu kļūsti, piemēram,
Nu, to jau izmanto. Piemēram, dienestu viesnīcā tu ieslēdz televizoru, un tur jau ir kaut kādi savu kanāli, kas jau atkal jau tev tur rāda visādas pornogrāfijas un tā. Un tik ļoti tas ir ātri tajā var iekrist. Tu atkal, ja tu kādu laiku esi bijis projām no savas ģimenes, tu jūties, ka nepiepildīts, un arī seksuālā ziņā tu esi nepiepildīts, un tik ļoti ātri var arī satikt kādu citu cilvēku, kas arī jūtās tikpat nepiepildīts, arī projām esot komandējumā, un tad veidojās kaut kādas jau romantikas un kaut kas tāds, un gala rezultātā var ļoti ātri aiziet pa pieskari, ja? Ātri var krist. Tāpēc viens tāds ļoti praktisks padoms ir, kur te viens arī, kad man rakstīja, ka esot bijis viens raksta, ka esot bijis draugs, kurš tad, kad viņš devās kaut kur komandējumā, viņš mērķtiecīgi vienādi sakot tam kalpu apkalpotājam, dienesta viesnīcas apkalpotājam, vienmēr iedeva pultu, tas šito tu paņem pie sevis. Vienkārši viņš saka, viņš zina, ka tā ir viņa tā vājā vieta. Ņem to projām, ja? Vai arī vēl kaut kā, ja tad uzreiz paņem projām. Un patiesībā tas nav vīrietim, tā nav vājuma pazīme. Tā nav vājuma pazīme, bet tieši otrādi. Tā ir pazīme, ka tas vīrietis nopietni un dziļi domā par savu seksuālo dzīvi un savām attiecībām ar savu sievu, ar cilvēku, kurš ir kopā, un viņam tas ir svarīgi. Tas patiesībā ir varoņdarbs, nevis nevīrišķīgi. Jā, bet sievietēm, ja vīriešiem tad bija šis svarīgais, ka vīriešiem vajadzīgas gaidas, tad sievietēm ir šīs fantāzijas, ja? Jā, tās kas var nebūt labas, jā, tas par to ir ļoti jākontrolē un jādomā tāpat, kā šīs lietas, ko viņas tikko teica, ka mums nav kaut kādas fantāzijas, tas, kas neatbilst īstenībai, ka mēs neizfantazējam, ka tas man te ir kaut kādas filmas varonas, kas tagad ar mani jātiek mums kopā. Jā, tad nefantazēt un nedomāt. Es, piemēram, kas ļoti arī man pašam palīdz kā vīrietim. Man ļoti kā vīrietim palīdz, piemēram, ļoti liela skaidrība tā, ka, ja es ieraugu kādu ļoti uzkrītošu sievieti, kas tur tiešām mēģina parādīties arī visos apaļumos, visos skaistumos, kāda viņai tur ir. Protams, ka pirmajā brīdī es pievēršu uzmanību, bet tad es arī ļoti ātri sev nolieku pie vietas vienkārši ar to, ka viņa nekad nebūs man domāta. Viņa nav manējā. Varbūt viņa nezina kāda, ja, bet viņa nav manējā. Jo manējā jau ir šeit, un mana dāvana, Dieva dāvana jau ir šeit. Ja. Tā kā šī gadījumā tas ļoti ātri arī atvēsina un saka, jā, protams, ir skaistas sievietes. Es varu priecāties par to, ka viņi labi izskatās, un man nekas nav pret to, ka sievietes labi izskatās. Tieši otrādi, viņām ir labi jāizskatās un tā, bet viņi nav manējā. Viņi ir kādam citam, ko Dievs ir devis viņai. Un tas ļoti ātri saliek visu pa vietām. Ka es neturpinu domāt par to sievieti, jo nav jēga domāt. Kā teikt, nav jēga kurināt uguni, ja tu nevarēsi realizēt. Jā, vai būtu kaut kāds savs seksuāli iekļaut. Par tiem diviem mūkiem, kas stāvēja upes krastā, un tur vienkārši bija viena sieviete, kur netika pāri, viņa tai upei, un tas viens piedāvājās viņu pārnest. Tai upei pāri. Un pagāja kāds laiks, un tas otrs sāka, ko tur runāt, un tas, redz, kā tu tur pārnes, un redz, kā tur tā, un tad viņš atbildēja, man tas vienmēr patīk, es to sievieti, ka es viņu pārnesu, es viņu tur noliku un atstāju, ja, bet tu vēl joprojām gribētu viņu nest, jā, pāri. Tu joprojām domās, ka viņas kavējies, ja? Jā, tas ir tā nopietna lieta, kas mums ir, ko mēs varam arī kontrolēt un valdīt. Tad par šīm fantāzijām un par tām lietām, tās ir tādas jāuzmanās. Nevēl, ka arī Augustīns, kas bija baznīcas tēvs un biskaps, viņš savā laikā norādīja par tām lietām, kas ir kārdinājumi, ja, par iekārēm un tā. Un viņš
kādā sarunā, kad viņi atnāk un saka, nu, kā man tur neiet, es atkal esmu tā kā iekārojis un atkal acis ir bijuši, nu, piesietas tur, kur nevajadzēja un tā. Tad Augustīns rādīja putnus, kas lidoja pāri galvai un prasīja, tu redz tos putnus? Nu, jā, redzu. Nu, tu viņiem vari liekt lidināties pāri? Nē, nevar. Bet ko tu vari? Vai tu vari viņiem liekt nosēsties uz tavas galvas un tur likst uztaisīt? O jā, to es varu neļaut, jā. Viņš saka, ar kārdinājumiem ir tieši tas pats. Tas, ka tev ienāk prātā kādas domas, kādu brīži, viņi ienāks. Bez tā mēs neiztiekam. Bet tu vari panākt to, ka šī doma neienāk tevī un tur neuztais perēkli, pēc smadzenēs, ka viņi tur nepaliek. Ja, ja tur nav ienāk kā bulta, lai viņi tālāk. Un saka, tā nav man doma. Ja, ej tālāk. Un tas ir būtiski, ka mēs neļaujam, kā teikt, tiem putniem uz galvas uztaisīt līgzdu un tad jau arī čupu. Tā kā tas ir būtiski. Sestais. Nu, tas ir pavisam interesanti. Man nevar iedomāties, kas tas varētu būt. Dažādība. Tā ir dažādība, jā. Te nu ir tas, ko mums ir Dievs devis visādās jomās, ka mēs esam pēc Dieva tēla līdzības tajā jomā, ka mēs varam būt radoši, un mēs varam izdomāt visu kaut ko, un tas tiešām ir svarīgi, ka mēs tādi esam, ka mūsos šeit lietās ir dažādība. Jā, un ja mēs neesam dažādi, tad mums sāk rasties doma, varbūt to pamēģināt ar kādu citu, varbūt būtu interesantāk, kaut ko pamainīt, kaut kāda dažādība vairāk ienāk. Bet ja mēs jau to mērķtiecīgi mēs to jau pie tā piestrādājam, esot mūsu laulībā pie dažādības, tad atkal pazūd vajadzība kaut ko meklēt ārpus. Ja? Mums jau ir dažādība, mums jau ir interesanti. Mums jau ir. Tur jau tas attiecas gan uz atmosfēru, gan uz laiku, gan uz vietu, gan uz iniciatīvu, kurš uzņemās, gan uz visu neiedomāmākām lietām, kur mēs varam ļoti radoši eksperimentēt. Un mēs citreiz varam pat lūgt Dievu, lai viņš mums palīdz kaut ko tādu interesantu. Bet liekas, skatās, nu, kā tas ir? Ne? Kā es ar Dievu varētu runāt par savu seksuālo dzīvi? Liekas, vai tad tādām lietām ar Dievu runāt? Vai tad tas nav, Dievs nav kaut kā tā garīgāks par to, kas man tāda seksuālā ziņā? Nē, viņš tieši ir priecīgs par to, ka viņš arī var būt šajā tiešām ļoti personīgajā. Jo tas parāda to, ka, ja tu par to runā ar Dievu, tad tas nozīmē, ka jums ir ļoti personīgs un arī dziļas attiecības ar Dievu. Jo tu uzdrošinies ar viņu runāt kā draugs ar draugu par tādām lietām, kas ir, kur katrs nerunās par to. Ja? Varbūt ar to, ka par mieru pasaulē, par politiku, tu esi gatavs runāt ar vēl kādu. Arī Dievu tu vari lūkšanā runāt par to. Bet runāt par tādām intīmākām lietām, tas būtu jau tā, tu runāt ar labākiem draugiem. Un Dievs labprāt ir mūsu labs draugs. Ja? Bet ko mēs paši varam padomāt, kādā ziņā ir padomāt par to, ka mēs izvēlamies tuvībai citu vietu. Nevienmēr jābūt guļamistabai. Un arī obligāti vajag domāt, ka vienreiz gadā ir kāds. Ko vienreiz gadā? Kāds. Es domāju, ka domāt par to vienreiz gadā seksu. Nē. Jā. Nē, bet vienreiz gadā vismaz ir kāds ceļojums, kur ir pilnīgi prom no visu. Un ja runā godīgi, ja ļoti labi bīde var sabīdīt, gan ar bērniem, gan ar visām lietām, un atrast viss iespējamās draugus, kas ir līdzi, lai tas varētu izdoties. Jā, katrā ziņā par šo tuvību, par vietas maiņu noteikti mēs varam domāt. Un es domāju, ka jūs arī paši savā pieredzē noteikti atceraties kaut kādas tādas pilnīgi, varbūt netipiskās vietas, nezinu, kaut kur mežiņā vai kaut kur tā. Vai tas var būt ļoti dažādi, ja, bet tas atkal ir tā, ka jā, tā ir dažādība. Arī par to, ka kādreiz liekas, ka vīrieši tie, kuriem diktu vajag tikai. Ja? Bet ir labi arī nē, tā nemaz nav. Tas tā stereotips. Jo
ir tieši tas, ko var pamainīt šo iniciatīvu, ka tiešām sievietes var tikt iedrošinātas arī tu vairāk padomāt par to iniciatīvu un kaut kur izprovocēt uz kaut kādu. Un ja tā runā, labi, varbūt vīrieši, ja tu pārāk viņu samulsināsi, kaut kā tik ļoti, ka viņš nokaunēsies un teiks, paga, ko tu? Tā es domāju, ka tas gandrīz retos gadījumi. Pamēģini. Vīrieši vajadz nokaunēties arī. Un tad varētu likties, kā es tagad tur tā, arī tur sāku spēlēt kaut kā teātri līdz vai vēl kaut kā. Bet tajā pašā laikā tas varētu atkal būt ļoti, ļoti forši, jo vīriešiem tiešām ir svarīgi, ka viņi, ja ir ar savu sievieti kopā, ar sievu kopā, tad viņi ir kopā ar pilnu uzmanību. Kad aizmirstoties par jebko citu apkārt. Un šāds te interesants kaut kāds izprovocējums noteikti tam var kalpot, ka būt kopā kaut kā interesantā veidā. Ja? Tā kā bet es domāju, ka mums vajadzēs strādāt. Nē, es jau pirms vēl to mēs vēl. Arī vēl viena lieta, ko es varam pamainīt, ir laiks. Ja? Es nezinu, mums laikam vairāk ir tā kā vakarpuses, bet patiesībā tas galīgi nav pateicīgs laiks. Pēc 10, kā mēs tur runājām, visas lietas nav nekā. Nē, vienkārši tā, ka vakarā jau mēs esam noguruši, mēs nespējam vienkārši viens otram vairāk tik daudz veltīties. Brīnišķīgi, piemēram, ir tie rīti, kad šajā dienā nekas briesmīgi nav jāskrien. Piemēram, var iesākt, mēs varam piecelties kaut vai agrāk, jā. Brīvdienām var vajag 6 pamosties un būt brīnišķīgs laiks romantikai un seksuālai dzīvei, lai pēc tam mierīgi varētu vēl aizmigt un varētu vēl pagulēt un varētu vēl mierīgi tad rīta kafiju vēl iedzert. Tas vispār ir ideāli. Es, piemēram, atceros ļoti labi tādas rītus, kad maz viņi tādi ir mēnesī, varbūt kādi 2 rīti, tik tādu iznāk, es varu tā, ka teikt, šodien nekur nav jāskrien. Vismaz no rīta. No rīta vismaz. Bet tomēr tie ir atkal tādi skaisti, kuri paliek prātā un sirdī ļoti, ļoti dziļi. Mēs varam, piemēram, arī dažādot atmosfēru. Piemēram, tā kā tagad, teiksim, kaut kādi 100 kilovatu spuldzīte diez vai varētu ļoti rosināt tādai romantiskai noskaņai. Diez vai. Bet, ja mēs šitos gaismus izslēgtu un palikt svecītas, tad iespējams, ka varētu arī kaut kāds klišs nākt vairāk. Vēl tad ir tas teiciens tums jauniešu draugs. Tātad šī gadījumā mēs varam pamainīt rutīnu, pamainīt to, kas jau ir pierasts. Mēs varam to pamainīt. Un es teiktu, svarīgākais tas, ka mēs abi varam sadarboties. Ja, tas ir ļoti būtiski. Tātad ļoti svarīgi ir tas, ka mēs esam atvērti. Mēs esam atvērti viens otru. Jā, tā ir ļoti svarīga lieta, ja tas otrs principā vienkārši neko gan mēs esam pienākuši pie tā brīža, kad atkal jūs kā pāris varēsiet veltīties pagaidām gan tikai teorētiski, bet tiešām ap šo seksa jautājumu, un pēc tam jau mājās jūs varēsiet arī mājasdarbu pildīt, bet šoreiz šīs 30 minūtes jums būs vairāk, lai jūs varētu parunāt paši savā starpā par seksu. Tas parasti tā ikdienā mums tā neiznāk par to runāt. Un šī gadījumā, ja mēs atkal atveram mūsu rokas grāmatu, ja, tātad mēs skatāmies mūsu rokas grāmatā, sanāk tātad 98. lapas puse, 3. uzdevums. Vispirms tātad jūs šajā A sadaļā izvērtējiet savu līdzšinējo seksuālo pieredzi laulībā. Tad izvērtējiet, kā jums ir bijis. Kā jums ir bijis ar šo komunikāciju, kā jums ir bijis ar maigumu, kā jums ir bijis ar atsaucību, ar romantiku, ar gaidām, ar dažādību. Un mazliet novērtēt sevi, savu partneri. Un uzraksti, pie kurām jomām
tev vajadzētu piestrādāt. Atcerieties šo vārdiņu, tev pašam vajadzētu piestrādāt. Ja? Jo to, ka mēs gribētu, lai otrs piestrādā, tas ir skaidrs, bet tieši kur tu redzētu, kur te jāpiestrādā. Ja? Un tad jau runājiet tālāk par to, kur tad jums radās kurās jomās jums vajadzētu vairāk piestrādāt. Un mēģiniet tā solīt pa solītim iet cauri šiem jautājumiem un mēģiniet būt pēc iespējas atvērtāki. Un mēģiniet sadarboties kā pāris, sadarbojieties šo jautājumu izrunāšanā, jo varbūt šis vakars tieši tāds ļoti pateicīgs ar to, ka jūs varat par to droši runāt. Ja, ka tas jums ir tāds, mēs varbūt esam mazliet padalījušies vairāk kā normāli ikdienā par to runā, un jums atkal tā ir laba iespēja atkal vēl vairāk turpināt šo, ko mēs esam mazliet rosinājuši. Tā kā tam laiks būs 30 minūtes. Un lai jums tas izdodās, un ja ir jautājumi, protams, jautājiet arī vēl mums, bet šī gadījumā tas galvenais ir jums pašiem savā starpā runājot. Labi, lai izdodās. Es ceru, ka jums veicās labi pārunāt to, un arī rast varbūt kaut kādas tādas tālākos risinājumus, kā uzlabot, kā pilnveidot, kā dažādot un tā. Jums būs, protams, arī mājas darbs, un bet to mājas darbu esiet uzmanīgi, jo te bija tā, ka vienmēr jau pēc katras tēmas ir mājas darba, un arī viens pāris no Skotijas bija izdomājis, ka arī viņi to mājas darbu varētu pildīt, un viņi tieši bija vienā tādā pārlidojumā, lidmašīnā, un bija nolēmuši tagad to mājas darbu pildīt, kā pat iepriekšējos arī pildījuši. Un tad, kad viņi ir atvēruši to darbu burtnīcu, viņi sapratuši, ka šo gluži tā kā lidmašīnā nebūtu īsti izdarāms, jo šis mājas darbs vairāk tiešām saistās ar tādu mīlēšanos, un tāpēc labāk atlika tomēr kādā citā vietā. Kā tik radikāli, kā uzreiz lidmašīnā publiskā vietā, tā viņa tā kā nebija gatava. Katrā ziņā, labi ir, ja mēs saprotam to, ka seksuālās attiecības ir ārkārtīgi svarīga, un tai pašā laikā arī ārkārtīgi tāda daudz šķautnaina sfēra un sastāvdaļa mūsu laulībā un mūsu attiecībās, jo ja mēs kaut kā tā ignorējam, mūsu seksuālo dzīvi, tad iespējams, ka mēs varētu diezgan viegli iekrist kaut kādā dēkā, iekrist kaut kādā izprovocējumā. Neatkarīgi, vai tas nāk no mums, vai tas nāk no kāda cita cilvēka, bet protams, ka mēs zinām, ka pēc tam jau šī dēka izposta, šo intimitāti izposta šīs attiecības, un nekas labs, ja tur nav beigās. Un, tas jautājums, protams, ir, kā nosargāt laulību no dēkām, kā nosargāt laulību no tā, ka jūs pazaudējat to jūsu īpašo kopību un tā. Tā pirmā viena no pirmajām svarīgākajām lietām, tur jūs varat paskatīties arī līdz šajā arī rokas grāmatā. Pirmais un viens no tiem svarīgajiem ir stipriniet viens otru. Šeit ļoti būtiski ir, ka jūs pašķirat atpakaļ kādas vairākas vakara tēmas. Tas bija pirmajā vakarā, kad jūs runājat, piemēram, par vajadzībām. Ja, tad, kad cilvēks atklājās jums par to, kas ir viņa vajadzības, tad, lūk, ja jūs atbalstīsiet tieši sava partneres šīs vajadzības, tad jūs arī apmierināsiet šo vajadzību pēc iedrošinājuma, pēc uzmanības, un ja jūs būsiet atbildējuši uz arī šo vajadzību pēc mīlestības, un šīm lietām, tad visticamāk, ka jums būs tāda imunitāte. Ja? Jūs varēsiet būs imunitāte, ka jūs varēsiet pastāvēt.
Ja? Jūs varēsiet pastāvēt pret dēkām. Tātad iedrošinājums, uzmanība, mīlestība, tās ir ļoti, ļoti svarīgas tādas vajadzības, kas mums katram ir iekšā. Tas nav tā loģiski vienkārši uzreiz, tu sāc. Kad mēs sākam kaut kur meklēt, ubagot vai kaut kā citādāk mēģināt atrast, tad ārpus tās īpašās vietas, kur Dievs jau mums ir devis, mūsu ģimenes. Ja? Vēl kas būtu ļoti, ļoti tāds palīdzoši ir, ja jūs jau tagad, kad viss varbūt ir tāds mierīgs un nekas īpaši nekārdina vai uz dēkām neparauj, jau tagad jūs nolemjat par robežām. Par robežām, jo neusticība sākās mūsu prātā. Ja? Un tad, ja mēs tomēr nospraužam to robežu, cik tālu mēs pieļaujam kaut ko un cik tālu vairs nē, tad ir labi. Piemēram, mēs neesam pasargāti no jūtām pret kādu cilvēku, un mēs varam viņam pieķerties. Protams, ka mums tas ir normāli, ka mēs mēdzam pieķerties kādam cilvēkam. Tas nav nekas pats par sevi ļauns, bet mēs varam nolemt, cik tālu mēs laižam savus domas. Vai, piemēram, cik tālu mēs ielaižamies attiecībās. Ja, piemēram, kāds cilvēks manā darba vietā sāka ļoti, ļoti kaut kā īpaši simpatizēt, vai īpaši man patīk ar viņu kopā pavadīt laiku vēl un vēl, tad es, piemēram, pieņemu tādu lēmumu, ka es ar šo cilvēku kopā neiešu vakarinās vai neiešu kaut kādās tādos pasākumos. Es nekurināšu to uguni, kas vēlāk var izvērsties par ugunsgrēku. Ja, tātad es pieņemu lēmumu, es nospraužu robežas. Vai atkal es nerunāju ar pretējā dzimuma cilvēku darba vietā par kādām savām intīmiem jautājumiem, par to, par ko es esmu neapmierināts, vai pēc kā es ilgojos, vai vēl kaut kā. Jo ja tas tikko tu par to padalies, tas dod atkal tam cilvēkam kaut kādu impulsu, kaut kāds. Viņa prāts tur var pieslēgties, un tas katrā ziņā būtu no tā jāizvairās. Ja, piemēram, tas būtu ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs tāds robežas novelkam. Ja? Un tad ir tāda svarīga lieta, kad mēs, ja mums kaut kas tāds rodas, mēs atrodam kādu uzticamu cilvēku, ar kuru var to runāt. Tas tieši tas pats, kas līdzīgi notiek ar grēksūdzi, kad grēksūdzē var tās lietas izdzēst. Dievs arī vienkārši ar otru aprunājoties, tas var tikt uzreiz jau mazināts un nodzēsts un slāpēts. Tas tiešām tā ir. Jo tad tas tiek tā kā celts gaismā, ja viņš tiek atklāts. Tas ir ļoti būtiski. Protams, nevienmēr mēs varbūt par to varam uzreiz runāt piemēram, ar savu sievu, jo tas varētu būt arī tāds brīdis, ka viņi varētu domāt ārprāts, viņš paliks neusticīgs vai vēl kaut kā. Bet citreiz var arī ar sievu runāt, kaut kādas lietas. Var runāt. Tieši labāk, ka tur būtu kādreiz ir runāt. Tas tā jāskatās, bet tas, ka mēs runājam. Ja tur nekas tāds nav noticis, tas jau nav nekas slikts. Ja tas nav aizgājis tālāk jau par tādu laulības pārkāpšanu, tad noteikti vajag runāt arī ar sievu vai vīru. Jo tad tas, es teiktu, tas dēkas burbulis, viņš pārplīst. Vienkārši viņam vairs nav tas pamats, uz kā viņš var augt, ja, un pilnveidoties. Ja par to sāk atklāties un runāt, un tas ir tā, ka nav jābaidās. Piemēram, sievietes pavisam droši var teikt, jūs varat droši nebaidīties, ja vīrs runā par to, ka viņam viņš tā paskatījies, kāda sieviete, kā viņa tur izskatās, vai kā viņai tur apaļumi, vai kā. Nav ko baidīties, ja vīrs par to runā. Bīstamāk būtu tad, ja viņš par to nerunāt ar tevi.
Jā, bet tieši visu laiku runā, tas tad arī. Nu jā, tas varētu likties, bet es to saku no tāda viedokļa, ka tas varbūt ir, mēs ar to smejamies, bet tas tiešām tas noņem to noslēpumu plīvuru. Ja? Un tur, kur nav vairs tas noslēpumu plīvurs, tur daudz vienkāršāk jau mēs tiekam tā ar vēsu prātu cauri. Ja? Tas ir ļoti būtiski. Bet ideālā gadījumā, protams, ir tas, ka mēs, piemēram, kā vīrieši, savstarpēji varam atrast arī kādu uzticības personu, ar ko mēs varam kā vīrietis ar vīrieti runāt. Ka mēs varam runāt ar vīrieti par to arī, kādas man ir cīņas vai kaut kas tāds, kas notiek manī. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir kāds, ar ko mēs varam runāt, kuram arī pašam ir morāli tāda stabila stāja arī šajos jautājumos. Kurš ar ko jūs baiga labi, jā. Jā, pamēģinām kopā, mēs aizējam tur uz tusi, tur baigās beibas. Tas tā gluži nebūtu labākais variants. Ja? Bet tiešām kādu, kas ar tevi var padalīt šo noslēpumu un tajā ziņā tu nepaliec viens ar to. Jo tas tāpatās ir tā kā partizāniem, kamēr viņi paliek apslēpti, viņi var darboties. Bet kad viņi ir tā kā klajos laukos izvesti, tie vairs nav partizāni. Tie vairs nevar darboties īpaši. Tāpat ir ar kaut kādām ziņām un kaut kādām šīm netiklības lietām. Tāpat tikko ir skaidros ūdeņos, tā paliek kaut kā nērt un kaut kā vairs nav tā sāstu visam klātāt. Tātad pārunājiet šīs jūtas. Tad, protams, ir ļoti svarīgi, ka mēs šīs seksuālas lietas saglabājam tādu dzīvīgumu tajā visā, ja, ka tas nav tāds, tā ir arī viena svarīga lieta priekš glābšanas, ja, un saglabāšanas. Un kā mēs varam to saglabāt dzīves? Noteikti jums ļoti var palīdzēt, piemēram, tas, ko jūs tagad divatām pildījāt šo uzdevumu. Jūs tur noteikti jau jums parādījās kaut kādas lietas, kur jūs jau nācāt pie kādām idejām, ko varētu vēl citādāk, ko varētu tā, ko varētu tā. Ļoti labi. Ļoti labi. Turpiniet, nenolieciet šīs te rokas grāmatas aizmirstībā, bet paceliet viņas augšā un sāciet to praktizēt. Ja? Jo daudz labas lietas mēs izrunājām, bet ja viņas netiek praktizētas, tad viņas kaut kā tā, pazūd. Tas, ko mēs Bībelē sakām, ka Dievs priecājās, ka viņš upurēja savu dēlu, mēs varam upurēt tieši to dzīvību un dēļu otra cilvēka labā. Jā, tas ir tāds svētīgs upuris. Nu jā, un piemēram, nav nekāda problēma arī, ja jūs domājat arī par šo dzīvīgumu seksuālajā dzīvē. Ja jūs jūtat, ka vajag arī paņemt kādu grāmatu par to tēmu, vai vajag aiziet pie kāda ģimenes konsultanta, vai aiziet varbūt tīri arī par savu mācītāju, par runāt par to, kas notiek un kā tas ir, kāpēc mēs nevaram atvērties, kāpēc mēs nevaram tā veltīties viens otram, vai kā. Tur noteikti visas lietas ir kā teikt, risināmas un padziļināmas un ir tiešām izēja. Un, jā, tā kā šī gadījumā katrā ziņā mēs ļaujamies otru labā. Un tur, kur ir šī emocionālā, es teiktu, ja mēs runātu arī par to, ka ja es sievas labā nododos, es domāju par viņu un tā, pilnīgi dabīgi, ka sievā arī tur, kur viņa ir saņēmusi emocionālu piepildījumu, viņā un starp mani un viņu rodās daudz arī dziļākas šī te fiziskā iekāra un fiziskā tuvība. Ja tas iet roku rokā, ne? Un tas tiešām ir tas, pie kā varam piestrādāt. Un ja mēs runājam par šo seksuālās dzīves pilnveidošanu, tā tiešām ir visu mūžu garumā. Tas nav tikai jaunības lieta. Ja? Pilnīgi nemaz ne. To arī pāri, kuri varbūt 50 gadus jau ir kopā, viņi saka, tāpat seksuālā dzīve mums notiek nekāda, nav tur nekāda problēma. Ja? Labi, mēs nevaram tīri fiziski radīt bērnus vēl kā, bet šī intimitāte, šī īpašā
tuvību un kopību un tīri cilvēks, tas notiek. Tas nav nekas tāds, kas būtu izslēgts no mūsu laulības. Tas ir normāli. Tā kā tas viss ir uzturams un pilnveidojams un tur, kur jūs redzat, kur jums ir kāda vajadzība, tiešām nepalieciet vieni. Pirmkārt jau mēģiniet dalīties savā starpā ar to, kas jūsos notiek, un arī noteikti nekaunieties arī runāt ar kādu uzticības personu par to, kas notiek, bet pār visam, ar ko vienmēr varam rēķināties, ir vienmēr Dievs, ko jūs varat vienmēr lūgt arī par savu seksuālo dzīvi un arī par to, ko jūs gribētu pie sevis, lai varbūt pazūd, aiziet prom kaut kas tāds, kas traucē atvērties vai otru labā nodoties, un arī jūs varat arī par otru savu cilvēku lūgt. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, vai ne? Tā kā arī, kā es teicu sākumā, seksuālā dzīve ir Dieva iedibināta un svarīga, un tāpēc arī pilnīgi normāli ir tas, ka viņš grib, lai šī sfēra ir laba, vai labs seks, labāks nekā tam Gorska kungam un kundzei, ja? Par ko mēs tā kā sākotnēji runājām. Tā kā tā. Jā, vēl, ko jūs varētu tagad veltīt, mazliet kāds 3 minūtes viens otram, varbūt ir kaut kas tāds, par ko tu vēlies palūgt piedošanu, atvainoties savam vistuvākajam cilvēkam, kas tev ir līdzās šobrīd. Kaut kas tāds, kas tev liekas, ka ir kā tāda siena, kas traucē atvērties vai tā kā nodoties otru labā, kas traucē tev tā kā kalpot varbūt viņam, viņa vajadzībām, vēlmēm. Padomājiet, vai ir kas tāds, un izsakiet to tādā tiešām palūdzot piedošanu, un arī, ja jūs esat kā kristieši, jūs varat arī viens par otru aizlūgt. Jūs varat, ņemot vērā to, ko otrs atklāja, tev arī šī reizē, šī vakarā, ka tu vari lūgt Dievam par otru cilvēku. Un lūgt arī par sevi, lai jums izdodās, lai jūs varat to realizēt, lai jums šis vakars vai kāds cits vakars, kad jūs varat būt tā divi, vieni intīmi kopā, lai tas jums tik tāds piepildīts, lai jums izdodās. Tā kā veltiet arī kāds 3 minūtes tam, un tad mēs arī kopā visu noslēgsim. Nu ko, es ceru, ka jums izdevās arī vēl paskatīties tā garīgām acīm uz to, kas bija varbūt ir tādi šķēršļi, kas bija nostājušies starp jums, arī starp jūsu intimitāti un tā. Bet tad ļaujiet, es varētu lūgt arī par jums vēl un tad arī noslēgt šo vakaru kopīgi. Es lūgšu par jums. Tiešām, Dievs, paldies, ka tu mums esi devis šo patiku un tiekšanos uz mūsu pretējo gribumu. Paldies, ka tu dod mums šo seksualitāti un ka mēs varam arī piedzīvot, ka tieši esot kopā, esot laulībā, mēs varam paši saņemt to, kas mums tik ļoti vajadzīgs, gan to, ka kāds par mums domā, kāds mūsu labā nododās un mūs iepriecina, un arī mēs varam būt tie, kas dodam, tie, kas piedzīvojam atkal kādu skaistu brīdi, un ka tieši arī šī seksuālā dzīve mūsu attiecībās ir tik ļoti, ļoti būtiska, un nāc tu pats arī svētī un vadi dziļāk, ka mēs varam pilnveidot to, kas ir labs, un savukārt tikt vaļā no tā, kas ir traucējoši un nevajadzīgs. Lūdzam par sevi, lūdzam arī par visiem, ko mēs pazīstam, kur arī cīnās par to, lai tiešām šī sfēra būtu pēc iespējas pilnīgāk un labāk. Caur Jēzu mēs lūdzam. Amen. Paldies! Tātad jums mājas darbs ir skaidrs, ja? Izvēlēties piemērot vietu un laiku tam. Nākamreiz mēs runāsim par mīlestības valodām, par to, kādā veidā mēs paši sajūtamies mīlēti
kā mēs varam atrast, kādā valodā mans partneris runā, kādā mīlestības valodā, un tad attiecīgi... Nav tā, ka viens runā angliski, otrs franciski. Jā, bet tas ar attiecību valodā. Bet tas būs arī ļoti interesanti, tā kā mums labi varētu atkal nākamā reize izdoties, un tas jau faktiski arī būtu mūsu pēdējais tāds vakars par tēmu, bet tad jau mēs tikai veltīsimies tādai noslēgumu. Jā. Labi, lai jums izdodās un sveitīgi.